Bieži vien pacienti mūsu klīnikā griežās ar jautājumu, kā tad var uzlabot ne tikai sejas ādas tonusu, tvirtumu, bet tā skaitā arī kakla un dekoltē rajona ādas elasticitāti. Tad mēs izmantojam šo te Clearlift lazeru, jo arī uz kakla un dekoltē rajona mēs ļoti labi varam uzlabot audu elasticitāti. Un jāteic, ka šī ir viena no labākajām metodēm. Tāpat vēlos atgādināt, ja ilgstoši gadiem tiek kopta tikai un vienīgi sejas āda, tad ar laiku sejas āda var ļoti ievērojami atšķirties no dekoltē rajona, un līdz ar to tas ir jāņem vērā, kad ir jātaisa šīs kopjošās procedūras, tā skaitā arī kaklam un dekoltē rajonam. Procedūras laikā pacienti nejūt sāpes, jūt tikai vieglu siltumu sajūtu, un šī ir viena no vispatīkamākajām procedūrām, kuru pacienti bieži vien raksturo arī kā ļoti relaksējošu. Šī procedūra ir pateicīga ar to, ka lāzers neredz ādas virspusējos pigmentus, līdz ar to šo procedūru ļoti ideāli ir piemērot taisīt, tā skaitā arī vasarā, arī uz iedegušas ādas, jo lāzers neredz šos te pigmentus un tādējādi netiek nodarīts kaitējums ādas virsējiem slānim. Šis lāzers nerada arī krevelītes un tādējādi ir piemērota vasaras procedūra ādas kopšanā. Procedūras ilgums ir atkarīgs no apstrādājumās zonas. Tā, piemēram, lai apstrādātu visu seju, procedūra ilgst aptuveni 20–25 minūtes. Protams, ja mēs veicam procedūru, tā skaitā arī sejai, kaklam un dekoltē rajonam, tad tas var aizņemt līdz pat stundai.